Esiet sveicināti! Šajā video pastāstīsim par Classwise tīmekļa lietotnes galveno koncepciju, lai palīdzētu jums ātrāk orientēties un pielietot lietotnes galvenās funkcijas savā ikdienas darbā. Kad esat izveidojis kontu un pieteicies lietotnē, jūs nokļūsiet lietotnes galvenajā ekrānā. Iepazīsimies ar lietotāja saskarnes galvenajiem elementiem. Kreisajā pusē redzama galvenā navigācijas izvēlne. Virziet peles kursoru pār izvēlnes ikonām, lai redzētu īsceļus uz galvenajām Classwise sistēmas sadaļām. Jums pieejamo stundu projektu bibliotēka, mani resursi ar visiem jūsu projektiem, sadaļa skolēni, kurā varat pārvaldīt savus klases skolēnus un uzraudzīt viņu rezultātus, kā arī jūsu konta iestatījumi. Lai atgrieztos sākuma lapā, noklikšķiniet uz pirmās ikonas Sākums kreisajā izvēlnē vai noklikšķiniet uz Classwise logotipa ekrāna augšpusē. Lapas augšējā labajā daļā redzamas šādas pogas. Zilā poga izveidot projektu, lai radītu jaunus projektus. Pelēkā poga ierīces panelis, lai pārvaldītu klases un skolēnu ierīces. Pēdējā ir ikona, kas attēlo jūsu profilu. Noklikšķinot uz sava profila ikonas, tiek parādītas papildu opcijas, piemēram, lietotāja saskarnes valodas maiņa. Pirmo divu pogu funkcionalitāti sīkāk aplūkosim atsevišķās video pamācībās. Ekrāna centrālajā daļā redzamas divas sadaļas. Pirmajā ir apkopotas video pamācības, līdzīgi tām, kuras jūs šobrīd skatāties. Savukārt apakšā ir sadaļa Atklājiet, kurā ir visi ieteiktie projekti, kurus jūs, iespējams, varētu vēlēties izmantot savās nodarbībās, balstoties uz savām vēlmēm. Noklikšķiniet uz pogas Rādīt visu, lai dotos uz bibliotēku, kur atradīsiet vairāk nodarbību, kas līdzīgas šajā sadaļā ieteiktajām. Izpētīsim bibliotēku. Vispirms paskaidrosim, kā mēs sakārtojam mūsu bibliotēkā pieejamos resursus. Mēs nevēlamies ierobežot skolotājus, uzspiežot īpašas darba metodes. Mēs uzskatām, ka katram ir savs mācīšanas stils un katram ir jādod elastīgi rīki, kurus izmantot atbilstoši savām vajadzībām. Mūsu resursi ir apzīmēti ar vismaz vienu no 4 mācību stundas posmu apzīmējumiem. Jūs varat izmantot interaktīvās prezentācijas, lai skolēns iepazīstinātu ar jaunu tematu vai arī, lai sniegtu apkopojumu informāciju par to. Gatavās izglītojošās spēles ir paredzētas, lai jūsu stundās ienestu jautrību un azartu, vienlaikus veicinot arī iegaumēšanas procesus. Viktorīnas un testi ļauj skolotājiem ātri pārbaudīt skolēnu zināšanas. Skolēnu rezultāti tiek parādīti uzreiz pēc testa veikšanas. Gatavie mācību stundu materiāli var būt universāli, un tos var izmantot vairākos mācību stundas posmos. Vienā un tajā pašā projektā var ietvert vienkāršu prezentāciju, spēli, kas palīdz iegaumēt jauno informāciju, vai arī testa jautājumus, lai atkārtotu un pārbaudītu, cik daudz mācību stundas posmu apzīmējumi ir izveidoti tā, lai uzreiz būtu viegli redzēt, vai konkrētais satura projekts ir tas, ko meklējat. Kreisajā pusē ir norādīts mācību priekšmets un mācību temata nosaukums, uz kuru projekts attiecas. Zemāk ir 4 apzīmējuma ikonas, kas vizuāli attaino katru mācību stundas posmu. Baltajā apakšējā joslā ir norādīta attiecīgā vecuma grupa. Virs mācību satura bibliotēkas pieejama meklēšanas josla un filtri. Pēc noklusējuma resursus var filtrēt pēc mācību priekšmeta vai mācību stundas posma. Papildu filtri palīdz sašaurināt meklēšanas kritērijus līdz konkrētas valsts izglītības sistēmai, vecuma grupai, valodai vai autoram. Ja zināt, ko meklējat, varat izmantot meklēšanas joslu un ievadīt atbilstošus atslēgvārdus. Novietojiet peles kursoru uz resursa vienības, lai iepazītos ar detalizētāku projekta satura aprakstu. Noklikšķinot uz izvēlētā projekta, jūs nokļūsiet šajā detalizētajā skatā. No šejienes varat sākt darbu ar projektu, noklikšķinot uz zilās pogas Palaist. Tomēr, ja izvēlaties izveidot savu mācību stundu, visi jūsu projekti būs atrodami sadaļā Mani resursi. Jūs varat veidot projektus atbilstoši savām vajadzībām un saglabāt tos savā kontā kā melnrakstus, vai arī publicēt tos visai Classwise skolotāju kopienai visā pasaulē.
Sadaļā Skolēni jūs varat izveidot to klašu un skolēnu sarakstu, ar kuriem jūs strādājat pastāvīgi. Izmantojot spēles un viktorīnas, Classwise apkopo skolēnu atbildes, lai vēlāk varētu tās analizēt un iegūt informāciju par skolēnu progresu. Par to sīkāk pastāstīsim nākamajos videoklipos. Paldies par jūsu uzmanību un uz drīzu tikšanos!